algoritmus var nenostrādāt un ir kaut kāda nenoteiktība, ka viņš nevar visu savu darbības aprakstu izpildīt un kad ir kaut kāda nenoteiktības stāvoklis, tikai tad varētu rasties arī kaut kāda māksla. Jā. Savādāk tas viss iet automātiski un apiet jebkuru tur domāšanas procesu vai radošo procesu. Māksla tikpat labi var nodarboties ar to, ka viņi nevis skaidro pasauli un pamāca. Viņi var tikpat labi būt nesaprotami. Tā varētu būt pat viņas arī labākā īpašība un nevis trūkums. Tas ārējais spiediens tieši mazina tādu cilvēku iekšējo to dvēselisko spēju sastapt otru cilvēku. Mūsdienu laika iezīmes un teiksim, sociālo tīklu lielā ietekme un būtībā tāds kopienu projekts. Es nezinu, viņš ir kā autors, tas Zuckerbergs, bet viņš savā laikā, tai 16. gadā, it kā no vienas puses viņš paziņoja, ka tā jaunā pieeja visa algoritmiskā, kas tagad būs, tā palīdzēs veidot kopienas. Beigās visi tie paši algoritmi izrādījās daudz noderīgāki priekš peļņas un vairāk peļņai viņi darbojās bāzējoties uz sašutumu.